Čau, mani sauc Osvalds. Pirms pāris mēnešiem es uztaisīju video, kurā izklāstīju savu plānu, kā es neizniekošu savu vasaru. Šī ir video otrā daļa – rezultāts. Lai sasniegtu savus mērķus, izmantoju bloku metodi. Šie bija mani 5 bloki, uz kuriem es koncentrējos vasaras gaitā. Paleo diēta bija interesants eksperiments, taču mēneša laikā, kurā es ēdu tikai gaļu un atsevišķus dārzeņus, es pārāk haltūrēju ar miegu un sportu. Kaut arī man izdevās uzlabot savas kulinārijas prasmes, man vienkārši apnika gatavot, un paleo diēta sanāca diezgan dārgs prieks. Kodēšanas ziņā plāns arī aizgāja pa pieskari, bet ne gluži. Coursera kursus es nepabeidzu, tomēr pilnībā bezdarbībā es nesēdēju. Video lietās šī vasara man bija diezgan veiksmīga. Man bija iespēja paspēlēties ar nopietnākiem un netik nopietniem dzelžiem. Un tāpat kā ar visu pārējo, video ir iespējams kļūt labākam tikai darot. Un šī pavisam noteikti ir tā lieta, ar kuru es nepārstāšu nodarboties pārredzamā nākotnē. Un es noteikti labi izdzīvojos kopā ar man tuvajiem cilvēkiem, kaut arī nepavadīju īsti tik daudz laika, kā man gribētos. Apmēram tāda bija mana vasara. Pavisam noteikti nevaru teikt, ka šī ir bijusi mana labākā, bet esmu guvis kaudzēm pieredzes, kuras man iepriekš nebija. To, ko es vēlējos pa īstam izdarīt, es izdarīju. Mans 5 gadu plāns arī ir aptuveni uz pareizā ceļa. Personīgā izaugsmē nebūtu vienmēr pats galvenais ir sasniegt mērķi, jo mēģinājums pats par sevi tevi padara par labāku cilvēku. Jā, plānu es neizpildīju, taču savā vasaru performances grafikā es to neatzīmēšu kā nosviestu zemē.